Šovakar raidījumā. Pašvaldība joprojām cer panākt aptiekas atvēršanu Zasā. Pasaules čempionātā karpu makšķerēšanā Latvija gūst 5 medaļas. Kopš brīža, kad Zasā bija iespēja saņemt farmaceitiskos pakalpojumus, pagājis vairāk nekā pusotras gads. 2022. gada decembrī iedzīvotāji pauda prieku, ka pašvaldībai izdevies atrast darbinieku ar atbilstošu certifikātu, bet drīz vien iestādes durvis klientiem atkal tika aizslēgtas. Arī šoreiz iemesls farmaceita trūkums. Lai situāciju risinātu, Jēkabpils novada pašvaldība izsolē pārdeva uzņēmumu Sijā Zasas aptieka firmai Sijā Fortemed. Ņemot vērā ar Sijā Zasas aptieka noslēgto nomas līgumu par pašvaldības telpu nomu, no uzņēmuma tika sagaidīts aptiekas nepārtraukts darbs. Tomēr, nespējot atrast farmaceitu, iestāde durvis klientiem tā arī neatvēra. Vietvara lauza nomas līgumu un aicināja Sijā Zasas aptieka pārstāvjus līdz 2023. gada oktobra beigām atbrīvot pašvaldības telpas. Tomēr tas netika izdarīts. Tādēļ pašvaldība iesniedza prasības pieteikumu tiesā par Sijā Zasas aptieka izlikšanu no nedzīvojamām telpām. Zemgales rajona tiesa pilnībā apmierināja pašvaldības prasību, informē pašvaldība. Mēs esam tikuši pie Zasas aptiekas telpām beidzot juridiski paši klāt. Tiesa visu piesprieda, ka viņam mums jādod. Šobrīd mēs izsludinām iepirkumu uz nomu telpu, konkrēti aptieku vajadzību nodrošināšanai. 11. jūlija domes sēdē deputāti lēma nodot iznomāšanai nekustamā īpašuma ar nosaukumu Ambulance aptieka nedzīvojamās telpas. Objekts tiek iznomāts ar mērķi nodrošināt aptiekas darbību. Ir jau kas gaida, kad varētu sākt darboties. Tas nozīmē, ka gan licence ir, gan ir darbinieks, kas varētu darboties. Līdz ar to gribam pēc iespējas ātrāk dabūt Zasā beidzot aptieku. Lai iegādātos nepieciešamos medikamentus, Zasas iedzīvotājiem jāmēro vairāk nekā 30 km garš ceļš uz Jēkabpili. Vietvarā pauž cerību, ka jaunā izsole noslēgsies veiksmīgi, lai cilvēkiem farmaceitiskie pakalpojumi būtu pieejami turpat Zasā. Izsole notiks 24. jūlijā, bet pieteikšanās ir noteikta līdz 22. jūlija 17. Sīkāka informācija par izsoles noteikumiem ir pieejama portālā Jēkabpils laiks. Jēkabpils novada Baļotes ezerā norisinājās pirmais pasaules čempionāts karpu makšķerēšanā jauniešiem U22 grupā un 4. pasaules čempionāts sievietēm. Makšķerēšanas sportā šāda līmeņa pasākums Latvijā nav bijis kopš 2007. gada. Jēkabpils novadā tika uzņemtas delegācijas no 10 pasaules valstīm – Francijas, Ungārijas, Itālijas, Lietuvas, Nīderlandes, Rumānijas, Slovākijas, Ukrainas, Anglijas un Velsas Lielbritānijā, kā arī no Latvijas. Pie Baļotes ezera nedēļu rosījās aptuveni 250 cilvēki, dalībnieki un to apkalpojošais personāls. Valstu oficiālās delegācijas sastāvēja no 8 sportistiem, 2 kapteiņiem un komandas vadītāja, kā arī citiem palīgiem. Latviešiem, gan sievietēm, gan jauniešiem izdevās noķert čempionāta smagāko zivi. Jauniešu izlases pārim Rainaram Jirganam un Robertam Lignickim izdevās izcelt čempionāta U22 grupas lielāko lomu – 11,18 kg smago karpu. Savukārt latvietes Darja Ramza un Linda Laskovska Baļotes ezerā noķēra abu čempionātu smagāko karpu, kura svēra vairāk nekā 18,5 kg. Pēc čempionāta dalībnieki, tiesneši un pārējie sacensībās iesaistītie cilvēki pulcējās Krustpils kultūras centrā uz svinīgo apbalvošanu. Latvietes Loreta Birzule un Inga Pīlādze devās māju par sudraba medaļu pāru konkurencē, bet smagākās zivs īpašnieces Darja Ramza un Linda Laskovska izcīnīja 3. vietu. Savukārt Latvijas Valstsvienības komanda ieguva 5 punktus un tika apbalvota kā čempionāta labākā komanda. Tāpat Latvijas U22 izlase prata izmantot mājinieku priekšrocības, izcīnot bronzas godalgas un 8 punktus. Uzvaru jauniešu vidū guva Rumānija, bet sudrabu Francijas sportisti. Individuālajā ieskaitē par vēsturē pirmajiem pasaules čempioniem kronēti latvieši Ričards Milešs pārī ar Artjomu Ņečepurenko. Karpu makšķerēšana ir sporta veida maratona disciplīna, kurā sacensības ilgst 72 stundas. Vienlaicīgi sacensībās piedalās 3 pāri no valsts un sportistiem ir atļauta nomaiņa. Visu sacensību laiku sportisti pavada sektoros ērti iekārtotās telšu nometnēs.
Jēkabpilī 1976. gadā dzimis vīrietis vadīja Volkswagen markas automašīnu, būdams 1,30 promļu stiprā alkohola reibumā, kā arī bez transportlīdzekļa vadīšanas tiesībām. Par šo pārkāpumu valsts policijā uzsākts krimināla process. Tāpat Jēkabpilī vēl 3 vīrieši bija sēdušies pie auto stūres, būdami alkohola reibumā. Par šiem pārkāpumiem valsts policijā uzsākti administratīvo pārkāpumu procesi. Jēkabpils sporta hallē plānoti remontdarbi, tāpēc no 17. līdz 19. jūlija pusdienlaikam hallē nebūs pieejams karstais ūdens. Jēkabpils sporta halles administrācija atvainojas par sagādātajām neērtībām. Akciju sabiedrība Latvijas valsts meži mēneša laikā veikusi 60% no valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centra uzdotajiem atmežošanas darbiem militārajā poligonā Sēlija. Uzņēmuma pārstāvji norāda, ka darbus veic atbilstoši saņemtajam darba uzdevumam. Tāpat akciju sabiedrības pārstāvji atzīmē, ka darbu saulaicīgu izpildi sekmē labvēlīgie laika apstākļi un ražošanas procesu efektīva vadīšana. Latvijas valsts meži darbus plāno pabeigt līgumā paredzētajā termiņā līdz 2025. gadam. Volejbola klubu turnīros Eiropā no Latvijas startēs volejbola kluba Jēkabpils Lūši komanda. Sportisti ir pieteikti startam Čempionu līgas sacensībās. Jēkabpilieši pieteicās Eiropas volejbola konfederācijas izaicinājuma kausam jau pirms vairākiem gadiem, taču Covid-19 pandēmijas dēļ neaizvadīja nevienu maču. Jēkabpils sporta nams neatbilst spēlēšanai Čempionu līgā, tāpēc spēles notiks Jēkabpils sporta hallē. Jēkabpils novada pašvaldība ir uzsākusi zivsaimnieciskās eksploatācijas noteikumu izstrādi Ūdzes upei, Laukazeram, Bancānu un Vīķu ezeram. Tāpat Ūdzes upē sākts ūdens un grunts kvalitātes monitorings, kā arī izpēte zivju faunas un hidromorfoloģiskajiem raksturlielumiem. No 22. līdz 25. jūlijam šajos Jēkabpils novada ezeros un Ūdzes upē tiks veikta zinātniskā zveja. Savukārt 25. jūlijā 11. Jēkabpilī pie Brīvības ielas 116B ik viens iedzīvotājs ir aicināts nākt uz tikšanos ar pētniekiem, lai uzzinātu visu par šo ūdenstilpju ūdens kvalitāti un zivju sugu sabiedrību. Publiskajai apspriešanai ir nodota Jēkabpils novada teritorijas plānojuma pirmā redakcija. Apspriešanas termiņš ir noteikts no šā gada 22. jūlija līdz 18. augustam. Jauna teritorijas plānojuma izstrāde bija nepieciešama, lai nodrošinātu, ka visa novada teritorija tiek pārvaldīta pēc vienādiem principiem un vienotiem teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem. Viens no galvenajiem jaunā plānojuma uzdevumiem bija aktualizēt, integrēt un salāgot spēkā esošos teritorijas plānojumus, kuri bija izstrādāti iepriekšējām līdz 2021. gada 1. jūlijam pastāvošajām administratīvajām teritorijām. Plānotas arī 6 publiskās apspriešanas sanāksmes – Zīlānos, Jēkabpilī, Aknīstē, Viesītē, Salā un Zasā. Tāpat 30. jūlijā sanāksmi varēs vērot tiešsaistē. Sīkāka informācija pieejama portālā Jēkabpils laiks. Jēkabpils novada seniori devās uz Jelgavu, lai tiktos ar vietējiem senioriem un dalītos pieredzē projekta Senioru darījums Lauku senioru balsis Latvijā laikā. Jēkabpilieši stāstīja par dienas centra kopā būt ikdienu, savukārt Jelgavas senioru biedrības pārstāvji par savu darbu ar senioriem. Latvijā šogad ir vairāk nekā 43 000 vecuma senioru, kuru vidējais vecums ir 74,59 gadi. Sijā Jēkabpils pakalpojumi aicina nodot otrreizējai pārstrādei kartonu un papīru draudzīgā un videi saudzējošā veidā. Kartonu un papīru var nodot jebkurā publiski pieejamā šķiroto atkritumu vākšanas konteinerā vai dalīto atkritumu šķirošanas laukumā Zemgales ielā 24/1 no 7:00 rītā līdz 7:00 vakarā. Juridiskām personām Jēkabpils pakalpojumi piedāvā iespēju savākt kartonu viņu atrašanās vietā. Savākšana jāpiesaka, zvanot uz tālruņa numuru 29 145 520. Kopā mēs varam padarīt mūsu pilsētu tīrāku un zaļāku. 17. jūlijā 18:30 Zasas muižas parkā norisināsies noslēdzošā kārta skriešanas iešanas sacensībām Zasas parka apļi. Reģistrēšanās un numuru izņemšana sacensību dienā paredzēta no 18:00. Skrējiena noteikumi ir līdzīgi kā pusstundas skrējienā.
18. jūlijā 17. Vīpes pagasta atpūtas vietā Daugmales notiks jauniešu sadraudzības pasākums. Šajā pasākumā varēs ne tikai izbaudīt vasaras priekus, attīstīt savas sadarbības un komunikācijas prasmes, bet arī veidot jaunas draudzības un kopā izbaudīt neaizmirstamus mirkļus. Vairāk informācijas mājaslapā jauniešivar.lv. 18. jūlijā 19. Jēkabpils meža parkā būs pirmā kārta disku golfa turnīram Lūša ķepa. Sacensības noritēs 3 posmos. Pieteikšanās saite atrodama Jēkabpils sporta centra mājaslapā. 19. un 20. jūlijā Līvānos norisināsies pilsētas svētki ar moto Dzīvi Līvāni. Būs dažādas aktivitātes un izklaides visai ģimenei. Programmā pilsētas modināšana, tirgus, sporta sacensības, bēbīšu svētki, senioru pēcpusdiena, svētku gājiens, goda pilsoņu apbalvošana, koncerti un dažādi citi pasākumi. 20. jūlijā visas dienas garumā ritē norisināsies pagasta svētki, ziedu rakstiem izrakstīti. Pasākuma programmā paredzētas makšķerēšanas sacensības, sportiskas aktivitātes, svētku koncerts un zaļumbāla līdz rīta gaismai. 20. un 21. jūlijā Krustpils pagasta līčos varēs svinēt svētkus kopā ar zirgiem. Pirmajā dienā šķēršļu augstums sāksies ar 60 cm augošā secībā, sasniedzot 110 cm. Savukārt otrajā dienā notiks disciplīnas pašiem mazākajiem jātniekiem. 21. jūlijā 10. sākot no Ābeļu pagasta Viencētas Jaunzemji, norisināsies 9 km garš pārgājiens. Maršruts vedīs pa meža stigām un taciņām, gājējus sagaidīs arī mitrākas vietas, kuras būs jāšķērso. Pārgājiena laikā būs iespēja noskatīt melleņu un sēņu vietas. Pieteikties pārgājienam var līdz 19. jūlijam. Pieteikšanās saite atrodama Jēkabpils sporta centra mājaslapā. 21. jūlijā 15. Biržu kapos norisināsies kapu svētki. Šie svētki ir laiks, kad tiek stiprinātas ne tikai ģimeniskās, bet arī sociālās saites, radot kopības sajūtu un cieņu pret tradīcijām. Pata e-veikals. Koku materiāla iegādes nākamais līmenis. Tagad viss ir viena klikšķa attālumā. Visas specifikācijas, salīdzinājumi, aprēķini vienkopus. Pasūtījumi ātri un ērti. Vēl papildu priekšrocības. Protams, saņem ekskluzīvas atlaides un izcils piedāvājumus www.patatimber.lv. Tiec pie vajadzīgiem koku materiāliem par īpašajām atlaidēm, nekavējoties.